Sveicināti, mīļie draugi! Šodien mēs turpinām mācīties par lepnību un pazemību, un šodien ir 2. stunda. Un kā pēdējo mēs izskatījām rakstu vietu Jēkaba vēstulē 1.19, kur teikts ir, lai ik viens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt un kūtrs dusmoties. Un šodien mēs ejam tālāk un skatāmies piemēru. Piemēram, es kaut ko stāstu un domas pašā vidū cilvēks pārtrauc un grib pateikt kaut ko savu. Tas nozīmē, ka tas, ko viņš grib pateikt, ir daudz svarīgāk par to, ko es saku. Un, protams, tā ir lepnība. Mēs nevaram ar to tikt galā tikai pieņemot lēmumu, jo tam mēs esam par vāju. Lai panāktu rezultātu, jāņem palīgā Dieva vārds un lūgšana. Jāpielieto Jēzus vārds. Padomājiet tagad par tādu lietu. Monētai ir 2 puses. Ko jūs darīsiet, kad jūs pārtrauks? Vai jūs neatlaidīgi pārtrauksiet to, kas jūs pārtrauc? Mums to ļoti gribās. Un tad, kad mēs pieņemam lēmumu, kad mani kāds pārtrauks, es vienkārši apklusīšu, tas nav vienkārši. Ir momenti, kad kopā 3-4 cilvēki runājas un pēkšņi viens sāk runāt savu, pavisam kaut ko savu. Un Salmana pamācības 18. nodaļas 13. pants saka, kas atbild, iekāms viņš dzirdējis, tam piemīt vientiesību, un tas piedzīvos kaunu. Un tad, kad es apklusu un gaidīju, kad šis cilvēks beigs runāt, bija brīži, kad spiediens nāca pār visu sarunu, jo tad, kad visi apklust, tā cilvēka vārdi skan viskaļāk, un viss skatās uz to cilvēku, un faktiski viss saprat, kaut kas notika. Salmam pamācības 29. nodaļas 11. pantu mēs lasījām pagājušo reizi un arī tagad izlasīsim. Nejēga izskrat savu garu saturu cita priekšā, bet īstam gudrais to pataupas sev. Ievērojiet šo pantu. Nevienmēr mums ir jārunā, nevienmēr mums ir jāizsaka savs viedoklis, nevienmēr mums ir visiem jāstāsta savu atklāsmi. Īsteni gudrais to pataupas sev. Esiet vairāk vērotāji, nevis runātāji. Jūs ieraudzīsiet, kā Dievs jums parādīs un atklās daudz vairāk, nekā jūs līdz šim ievērojāt. Esiet vērotāji. Un galvenais mērķis cilvēkam, kas grib runāt, izteikt pilnīgi visu, ko domā. Tad it kā tam būtu jāzina katram, un tāpēc viņš stāsta, ja? Bet Jēzus teica, vēl ko Jēzus teica, Mateja evaņģēlija 7. nodaļas 6. pantā, Jēzus teica tā, nedodiet svētumu suņiem un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, ka tās ar savām kājām viņas nesamin, un atgriezdamās jūs pašus nesaplosa. Jums nav jādod dārga, tāda laba informācija cilvēkiem, kuri to nenovērtē. Ja kāds jūs pārtrauc, tad acīm redzot, viņš necien to, ko jūs sakat. Ja viņi to novērtētu, viņi klausītos, padomājiet, kā Jēzu klausījās 5000 cilvēki. Viņi klausījās, tas nozīmē, un toreiz taču nebija mikrofonu, viņi klausījās. Tad, kad jūs runājat, un jūs kāds pārtrauc, un pārtrauc vienmēr, padomājiet, vai tas ir tā vērts, lai šo cilvēku dalītos kādā informācijā. Cilvēki domā, ka mums nav jāpiesienas pie vārdiem, bet Bībele saka Efeziešiem 4.29. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnas vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem.
neviens nekrietnes vārds. Cik daudz mums ir šo nekrietno vārdu, ko mēs gribam ātrumā izteikt, vai steigā, bet pateikt noteikti. Krievlodā tur ir rakstīts neviens sapuvis vārds, lai nenāk no jūsu mutes. Padomājiet par lietu, kas ir sapuvusi, kāda viņa izskatās, un kāda smarža. Jēzus teica, ka mēs dosim atskaiti par katru izrunāto vārdu. Viss, kas nāk no mūsu mutes, tam ir jābūt labam un jāceļ cilvēks, lai tā būtu žēlstības pilna runa, labvēlīga klausītājiem. Vārdi. Kas ir vārdi? Tie ir tādi konteineri, tie satur vērtību. Ja jūs esat gudri, jūs centīsieties ielikt savos vārdos kaut ko vērtīgu un nodot citiem, bet ja tos nepieņem, apstājieties, nestāstiet neko, ar to arī beidzat. Un jums par to nav jāuztrauc, ka kāds jūs neklausās. Nestāstat to citiem, nerunājiet par to, vienkārši novērtējiet, un jūs zināsiet, kā jādara tālāk. Un ja cilvēki uzzinās par jums kaut ko un gribēs zināt kaut ko, tad viņi mainīs savu attieksmi. Un ar to jāsastopas nevienreiz vien. Kādreiz ar kādu runājos un gribēju pateikt kaut ko vērtīgu, bet cilvēki negribēja klausīties. Tam nebija vērtības to cilvēku acīs. Bet, kad cilvēks cienīja to, ko es runāju, tad no manas mutes nāk vesela upe atklāsmi, un es pati saņemu atklāsmi. Es pati arī mācos, un viss ir tāpēc, ka ir klausītāji. Bībele par to apstiprina. Esiet ātri uz klausīšanos un kūtri uz runāšanu. Lepnība vienmēr dara otrādi. Tā ir ļoti čakla uz runāšanu un neklausās. Slikti klausītāji pārtrauc un grib pateikt visu, ko domā tūliņ un tagad. Un faktiski jau labas klausītājas bieži mēs nesatiekam. Lai dzirdētu gudrību, ir jāapklust. Kad iestājas klusums, vienmēr kādam gribās kaut ko pateikt. Es jums izstāstīšu vienu gadījumu manā dzīvē, kad Dievs man arī mācīja par to, ko darīt tad, kad jūs esat cilvēkos un kādā vietā, un pēkšņi iestājas klusums. Cilvēki parasti jūtās, kaut kā neērti. Gribās, vienalga ko, bet pateikt. Un tā ir lepnība. Padomājiet, tādi momenti ir. Un es to mācījos, kā, nevajag aizbāzt to klusumu ar vienalga, ko ar tukšām runām vai vienkārši kaut ko pateikt, lai tikai nebūtu klusums. Es jums izstāstīšu gadījumu, tas bija sen, bet tas tāda mācības stunda arī priekš manis bija. Es braucu mašīnā ar 2 citiem cilvēkiem no Valmieras uz Rīgu. Un Juglā mēs izkāpām un tālāk uz staciju mēs braucām ar taksometru. Un mēs bijām 2. Un šī otra māsa, viņa bija nesen glābta, un, protams, es negribu stāstīt to, kā tas ir slikti, ko viņa darīja, bet es jums stāstu kā mācību stundu, ka tā mēs daram. Es arī tā kādreiz darīju, un jutos ļoti slikti tad, kad ir klusums. Iekāpām taksometrā, un vispār bija ļoti saulains rīts, tas bija agri no rīta, saulīte, vasara bija tā kā tagad, un mēs iekāpām taksometrā, un tā otra māsa, viņa gribēja uzreiz uzsākt sarunu ar šoferi. Šoferis neko neatbildēja. Un viņa saka tā, jums lietus lija? Vienkārši, lai nebūtu klusums. Viņš saka, nē.
Un tad un es tā jūtu, ka viņai ļoti, ļoti gribas runāt, jo ir klusums mašīnā. Un tad viņa prasa, kāds jums naktī bija laiks? Bet nebija, ne lietus bija saulīte, bija labs laiks un viss. Un es jūtu, ka šoferim tas nepatika, kad viņi visu laiku kaut ko grib tā kā prasīt. Un viņš atbildēja tikai jā un nē. Un tā mēs aizbraucām kaut kā līdz autostei, mums vajadzēja tik tālāk, bija ar autobusu jābrauc. Un tad es tā domāju, mēs arī runājam ar šo māsu, es saku, vispār mēs varējām klusēt, viņš ir svešs cilvēks un jā, mēs varam runāt, bet ne jau vienkārši par neko, varētu teikt. Bet šīs sarunas bija pa ceļu tikai tāpēc, ka cilvēkam nepatika ir klusums. Un viņi tā arī pateica, bet kaut kas taču ir jāsaka, taču tāds klusums bija. Nē, tā ir lepnība, runāt klusumā, padomājiet, klusumā runā Dievs, klusumā uzrunā Dievs, klusumā Dievs parāda kaut ko, kas ir vajadzīgs jums. Nav jāizbāž klusums ar vienkārši kaut kādu tukšu runu. Un tas ir tas, kas mums ir jāievēro. Lepnība necieš klusumu. Lepnība izpaužas, kā mums brīžiem liekas, sīkumos. Attaisnojums tam, ka cilvēki pārtrauc otru, parasti tiek pamatots ar to, es tevi pārtraukšu un pateikšu, citādi es aizmirsīšu. Tie ir sātana meli. Un ja arī aizmirsīsiet, ja tas būs Dievam svarīgi, Svētais Gars jums to atgādinās. Viņš teica, ka visu atgādinās. Kāpēc mēs uz to uzķeramies? Tas nāk no pasaules. Mēs pārtraucām viens otru tāpēc, ka tā dara pasaulē. Un mēs to redzam ik uz soļa. Būtībā ļoti maz cilvēku, kas nepārtrauc. Ir strīdi, kuri liekas pilnīgi nenozīmīgi. Pie tiem tā cilvēki pierod, kad jāparāda vai jāpierāda sava taisnība. Sātana mērķis, lai jūs nepaliktu klusumā. Sātans jums visu laiku centīsies uzspiest to, kam Dievs pretojas. Paskatīsimies rakstos. Vēstule Kolosiešiem 1. nodaļa no 25. līdz 27. pantam. Viņas kalps es esmu kļuvis pēc tām amata pilnvarām, ko Dievs man devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds, noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts viņa svētajiem. Viņiem Dievs gribēs darīt zinām, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība. Vai jūs domājat par to, ka Jēzus ir jūsos, ka svētais gars, Jēzus svētais gars ir jūsos? Cilvēki no ārpus to neredz, viņi to nezin. Bet tas ir jūsos, cienat viņu, darat tā, kā viņš jums māca. Tas ir noslēpums priekš citiem, bet tas ir atklāts mums. Viņš ir atklāts mums, tagad atklāts viņa svētajiem. Un kad jūs sāksiet mainīt šīs lietas, jūs ieraudzīsiet patiesību, jo svētais gars vienmēr parāda patiesību. Un cik daudz nepareizas rīcības ir mūsu uzvedībā, kas pretojas Dievam. Tās ir tādas nepatīkamas lietas, un tās mūs neiepriecinās, bet atceraties, atzīt to, tas ir pirmais solis. Mēs varam dusmoties un teikt, es nezināju, ka tas viss ir manī.
Bet tas viss ir, atzīstiet to, nevis skatāties uz citiem un bakstat citiem, kad jā, tā ir lepnība, ko tu dari? Neaiztiekat citus cilvēkus, skatāties uz sevi, svētais gars jūs mācīs. Un tā varbūt ir atklāsme šodien jums. Dievs tik ļoti mīl mūs, lai mums to atklātu. Viņš ir tas, kas atklās. Un viņš mums parādīs tikai to, ar ko tiks galā mūsu ticība un pazemība. Bez pazemības un bez ticības jūs ar to galā netiksiet. Jūs varat ieaugt vēl lielākā lepnībā, domādami, ka jūs daudz vairāk varat sasniegt un ka jūsos vairs nav lepnības. Nekad nebūs tāds moments, ka lepnības jūsos nebūs. Un tas mums jāievēro. Sātanam ir pieredze jau vairāk kā 6000 gadus, skatoties uz cilvēkiem, kā viņš var, jāsaka, iespiest mums lepnību, un viņš vienmēr atradīs jautājumu, caur ko viņš mums šo lepnību iespiedīs. Bet Dievs ir stiprāks, svētais gars ir patiesības gars, un viņš mums to atklās. Un ar to būs šī cīņa visu atlikušo mūžu. Tas nav nekas tāds, ko jūs varat iemācīties, atmest lepnību, un tagad es vairs neesmu lepns. Nē, jums jāpieaug pazemībā, atziņā par to, ka jūs gribat atbrīvoties no lepnības un vērot un skatīties un klausīties. Bieži vien cilvēki negrib ne redzēt, ne dzirdēt to, kas viņus kaitina, bet ja tikai viņi pieņemtu un tiktu galā ar to, tad tieši tā lieta maksimāli veicinātu viņa augšanu, attīstību visās jomās. Vajag paskatīties uz problēmu, atzīt un teikt, man tas nepatīk, bet tas ir manī, un es ar to gribu tikt galā. Atzīt, tieši atzīt, tā ir pazemība. Ir vajadzīga ticība, lai pateiktu, es varu augt, es varu izdarīt vairāk, es varu to novākt. Un tad izstāstīšu vienu piemēru, kuru stāstīja skolotājs kāds, un tas arī deva man tādu ļoti labu mācību, kā runāt, ko runāt un kāpēc runāt. Tas ir kalpotājs Keits Mūrs, kas uz to brīdi, viņš dzīvo Amerikā, uz to brīdi viņš bija kalpotājs, tas jau daudz gadus atpakaļ bija, viņš bija kalpotājs, kalpoja ļoti daudz, viņš arī māca par ticību un arī par lepnību, es no viņa mācījos. Viņš stāstīja, viņš to mācījās jau no 16 gadiem, tagad jau viņam gadu 60 jau, viņš nekad nesaka to, ka viņš ar lepnību būtu ticis galā. Bet uz to brīdi viņš stāstīja kādu gadījumu no savas dzīves, viņš kalpoja ļoti, ļoti daudz, nedēļā 25 reizes bija. Un viņš sludināja un mācīja, un tieši tajā nedēļā, par kuru viņš stāst, viņš jau bija sludinājis 18 reizes. Un viņam bija jāsludina kādā citā pilsētā, un viņš lidoja ar lidmašīnu. Un sieviete lidmašīnā, kas sēdēja blakus, viņa acīm redzot arī bija sapulcē vai konferencē. Viņa jautāja viņam, vai draudzē ejat? Viņš saka, jā. Vai mācat svētdienas skolā? Viņš saka, nē. Vai uz stāvlaukumu dežurējat? Viņš atbild, nē. Viņa turpināja izprašņāt, bet šis kalpotājs no tā, ko jautāja, neko nedarīja. Un viņa teica, lūk, kādu šodien ir problēma. Cilvēki nekalpo Dievam, nedara Dieva lietas. Jums ar kaut ko vajadzētu nodarboties. Šis kalpotājs neko neatbildēja. Kāpēc viņš neko nepateica?
ka viņš ir sludinātājs. Viņš nepateica, ka tajā nedēļā viņš sludināja jau 18 reizes un ka tagad lido sapulce. Viņš nepateica tāpēc, ka tajā momentā vienīgais iemesls, kāpēc viņš to darītu, būtu vai no attaisnošanās, vai arī vēlēšanās radīt labu iespaidu par sevi. Jūs vienmēr analizējat sevi un jautājat sev, kāpēc es to stāstu. Tā ir lepnības izpausme. Ja man gribas izstāstīt to, ko es daru, un tas taču ir daudz vairāk nekā tā sieviete tur prasīja. Un tādas lepnības pazīmes izpaužās, piemēram, ir cilvēki, kuri vienmēr paspēja redzēt kaut ko labāku nekā jūs. Un nav svarīgi, ko jūs darāt. Viņiem ir labākais darbs. Viņi dara vislabāk visas lietas. Viņi redzēja vislabāko un vislielāko. Viņi bijuši vistālākā un viskaistākā vietā. Viņi redzējuši noteikti vairāk un nopirkuši kaut ko lētāku un pamatīgāk nekā visi citi. Kāpēc cilvēki visu to stāsta? Vai no tā citiem cilvēkiem paliks labāk? Vai apkārt stāvošie no tā jutīsies labāk? Vai ar to mēs kalpojam cilvēkiem? Nē. Cilvēks grib radīt iespaidu, pievērš sev uzmanību. Lepnība vienmēr grib atstāt iespaidu par sevi, bet pazemība pat par sevi ir iespaidīga. Pazemība parāda, ka esat labā iespaidā par citiem cilvēkiem. Piemēram, paskatīsimies vēl citus piemērus, un tas ir par kristiešiem. Piemēram, kad cilvēks ticībā stāv, ka saņems kādu jaunu vai dzīves vietu, vai mašīnu, vai viņš saņem to pavisam vienkārši un dzīvo. Varbūt viņa draugs saņem pēc kādu laiku māju vai mašīnu daudz labāku, lielāku, labāk iekārtotu. Jo šis pirmais cilvēks pienāk un saka, jā, māja ir laba, bet manējā man patīk labāk. Man labāk patīk vienkārši, tāpēc, ka tur nav nekā lieka, viss ir vienkārši. To pašu cilvēku runā arī par telefoniem, par datoriem, par mašīnām un par dažādām lietām, kas kurām. Jā, laba māja, bet par to ir daudz jāmaksā, jākopj, kaut gan savā sirdī tie grib, lai viņiem būtu šīs lietas. Es nerunāju par to, ja jums nav vēlēšanās pēc tās labās, skaistās mājas, pēc lielākas vai labāk iekārtotas. Bet cilvēki bieži vien runā to, ko viņi paši gribētu, bet viņi saka, nē, jā, ir laba, bet es tādu negribu. Un ļoti daudziem cilvēkiem lepnība neļauj priecāties, ka otram cilvēkam ir kaut kas labs. Bet tieši tas ir tas iemesls, kāpēc tiem nav vislabākās un viskaistākās lietas. Tāpēc, ka tie runā ar savu muti, es negribu tādu māju, es negribu tādu mašīnu. Tādi cilvēki iestrēgs tajā līmenī, jo ir vienkārši sasējuši sevi ar saviem vārdiem un runā vairāk par to, ko viņi negrib, lai tai vietā ļautu Dievam iedot to vislabāko, kas tam cilvēkam ir vajadzīgs. Priecājieties par to, ko citi saņem. Priecājieties par to, ko citi nopērk. Vienkārši priecājieties. Pazemība runā savādāk. Tā paskatīsies šo jauno mašīnu vai māju un teiks, tā tik ir māja vai mašīna. Jā, es arī gribētu, ja es varētu nopirkt, es arī tādu nopirktu. Pazemība būs patiesa. Un tad tālāk seko ticība. Un Jāņa evaņģēlija 5. nodaļa, 44. pants saka, kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk no vienīgā Dieva. Lepnība iznīcina
ticību. Ja jums kaut kas patīk, bet jūs to nesakat, jūs melojat, jūs sevi sasienat. Lepnība mūs ierobežo un iznīcina ticību. Tā izsit ticībai pamatus. Vēstule ebrejiem 11. nodaļa 6. pants saka, bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Bez ticības nevar patikt Dievam. Padomājiet, ja Sātanam izdosies jūs iespaidot tā, ka tas paliek par ieradumu, tad lepnība sāks dzīvē izpausties ar vien vairāk. Un vairums gadījumu cilvēks pats to pat nesaprot. Lepnība neatzīstas, ka tā neredz vai nezina to, ko zina citi. Ir cilvēki, kas vienkārši nezina Dieva vārdu. Viņi nevar atrast vienu rakstu vietu, bet ja kāds dalās ar atklāsmi, viņš saka, paldies Dievam, jūs redzējāt Dieva vārdā. Tur tā rakstīts. Šis cilvēks uzvedas tā, it kā viņš to jau būtu zinājis visu savu dzīvi, bet sirdī saka, slavu Dievam, es tagad to uzzināju. Paskatieties uz bērniem. Bērni neliekuļo. Tie iemācās no pieaugušiem. Bērni nav iemācīti melot. Tie runā tā, kā ir. Bērni necenšas būt pazemīgi. Kad tie paaugās, ienaidnieks ir klāt un liek uzvesties tā, it kā tie zinātu kaut ko tādu, ko patiesībā nezina. Sātans kaut ko iesēja, un tad neatlaidīgi laista vairākus gadus. Viņš sēja slikto sēklu. Būtu labi, ja mēs kā kristieši būtu tikpat neatlaidīgi uz labas sēklas sēšanu un laistīšanu, lai ieraudzītu ražu, kā to dara Sātans sliktu sēklu sējot. Lepnība ir ne tikai vārdi, bet arī attieksme. Veltiet laiku tam, lai no tā atbrīvotos. Te iet runa arī par to, kādi mums ir talanti, kāda ir izglītība, kādas ir zināšanas un kāda mums manta pieder, kas mums pieder vai nepieder. Padomājiet, cik daudz cilvēku runā par to, un tas ir tas, par ko cilvēki neaizdomājas. Kāpēc mēs to stāstam? Kāpēc mēs ar to lielamies kādreiz? Nepaklausība arī ir lepnība. Cilvēki domā, ka iznīcība nāk no neticības, bet tāda nav patiesība. Iznīcība nāk no lepnības. Pazemība, tas nozīmē, mēs atdodam visu varu pār savu dzīvi Dievam un paši pakļaujamies viņa vārdam. Tā ir paklausība un tā ir realitāte. Dievs ir visu varens. Viņa vārds ir bezgrēcīgs, paties un pilnīgs. Un ja mēs runājam par pazemību, un, kā es teicu, mēs atdodam visu varu pār savu dzīvi Dievam, un tad padomājiet, mēs atnākot, atzīstot Jēzus upuri, mēs sākam Jēzu saukt par kungu. Tas nozīmē, viņš ir saimnieks. Kāpēc viņš ir saimnieks? Tāpēc, ka es viņam piederu. Bet vai es viņam ļauju? Vai es viņu uzskatu par saimnieku? Vai es esmu atdevusi visu, kas man ir, viņam? Tā nav, ka es pati piederu viņam, bet tas, kas man ir mājās, tas, kas man ir īpašums, ka tas ir tā kā man, ka es gribu atbildēt par to, es zinu, ko darīt ar to. Un tāpēc ļoti bieži tāda veida lepnība neatdod Dievam un pašam riktēties. Ir tā lieta, kāpēc cilvēki netiek uz priekšu ar to, kas viņiem pieder. Padomājiet, jūs piederat Dievam, un tā būs pazemība, ka jūs atzīsiet, ka viss, kas jums pieder, ka mēs paši ar to netiekam galā. Mums ir vajadzīga Dieva palīdzība, bet viņš ir mans saimnieks.
tas nav mans, tas, kas man pieder, tas nav mans. Un tā ir lepnība domāt, ka tas viss ir man, un tagad man pašam jātiek galā ar visu to, un es varu tikt galā, un tā arī ir lepnība. Un lai cik brīnišķīgi mēs būtu radīti, mēs neesam pilnīgi atziņā, mēs pieaugam, mums tas ir jāatzīst. Daži cilvēki domā, ja es ticu, tad man neviens nav vajadzīgs, es vienkārši ticēšu un viss, bet patiesībā Habakuka grāmatu 2. nodaļa, 4. pants saka: Lūk, uzpūtīgs un pārgalvīgs savā sirdī ir iekarotājs, bet taisnais dzīvo savas paļāvīgās ticības dēļ. Uz ko mēs paļaujamies? Mēs paļaujamies uz sevi vai uz Dievu? Kā mēs skatāmies uz Dievu? Kā uz kungu? Vai mēs paši sev esam kungi un tikai priecājamies, jā, mēs esam glābti, bet tas, kas man pieder, to Dievs man iedevis. Man Dievs devis ir spēju, lai man tas piederētu. Un uzpūtīgs un pārgalvīgs savā sirdī, un taisnais dzīvo savas paļāvīgās ticības dēļ. Tas viss ir vienā pantā. Neticības problēma ir augstprātība, buntošanās pret Dievu. Ja Dievs saka, piemēram, tu esi dziedināts, Jēzus brūcēs, tu esi dziedināts, bet tu saki, nē, es esmu slims. Šaubas par dziedināšanu ir lepnība, augstprātība. Cilvēki domā, ka augstprātība ir teikt, ka esam Dieva taisnība Jēzu Kristu, ka mēs esam pareizi Dievu priekšā, un arī tas, ka mēs esam svēti, vai jūs sevi saucat par svētiem. Jums, protams, nav jāiet un visiem tas jāstāst, bet kā jūs jūtaties, kā jūs uz sevi skatāties, vai jūs skatāties tā, kā Dievs skatās, kā uz svēto, Jēzus pēc. Mēs parasti skatāmies to, kā mēs uzvedamies, kā mēs runājam, mēs paši sevi pazīstam, un mēs kaut kā nevaram uz kaut kā nērti pateikt, ka mēs esam svēti. Bet Dievs uz mums skatās kā uz svētiem. Skatāties rakstos, runājat, stāstat paši sev, nostiprinat vārdu, Dieva vārdu sevī, kas jūs esat Jēzu Kristu. Mums jāatzīst, ka mēs neko nevarējām izdarīt, lai būtu pareizi Dievu priekšā. Pazemība ir to atzīt. Es neko nevaru izdarīt, lai pati sevi dziedinātu, bet Dievs visu to izdarīs priekš manis, un es to pieņēmu. Ja mēs tā nesakām, ka esam Dieva taisnība Jēzu Kristu, mēs nostājamies pret Dievu vārdu un staigājam lepnībā, jo baidāmies, ko cilvēki par mums padomās. Ir vajadzīga drosme, pazemība un dievbijība. 2. Korintiešiem 5:21 saka, to, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Padomājiet, ko jums nozīmē šis pants, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Mēs esam kļuvuši Dieva taisnība. Kas ir Dieva taisnība? Es esmu pareizās attiecībās ar Dievu Jēzus dēļ. Runājiet to sev tik ilgi, kamēr jūs to saprotat. Jums varbūt atkārtojat šos pantus, šos vārdus, ne pantus, Dieva taisnība, bet jums nav īstas atklāsmes, ko tad tas īsti nozīmē. Tās ir pareizas attiecības ar Dievu, kuras Dievs ir nodibinājis ar jums. Iedomājieties, jums ir derība ar pašu Dievu. Viņš ir parūpējies par jums. Atzīstiet to, runājiet to, lai to dzird Sātans un lai jūsos tas nostiprinās, kas jūs esat Jēzu Kristu. Lepnība, tas ir ticības viltojums. Ticību nevajag jaukt ar lepnību. Kad cilvēks paliek lielīgs un lepns, tad tas dod Sātanam tiesības ienākt cilvēku dzīvē.
Neglābtam cilvēkam ticība skan kā lepnība. Jūs gadiem ilgi varat ticēt un nekāds brīnums neredzēt. Un tad pieņemat lēmumu, ka ticēsiet tam, ka Dievs jūs ir dziedinājis. Piemērs. Un tad kāds saka, gribu redzēt, kā tas notiks. Tu tā kā esi pilns lepnības. Nē, jūs runājat ticībā, bet cilvēki domā lepnībā. Un tāpēc vispirms esiet pārliecināti par to, kam jūs ticat. Jo, kad cilvēki pamet lepnību un nezin, kas ir pazemība, viņi sāk runāt, es tāda sīka vienība, es neesmu cienīgs saņemt dziedināšanas, droši vien neesmu pelnījis. Un tas ir pazemības viltojums. Nesakat, ka esat grēcinieks glābts žēlstībā. Jūs nevarat būt gan viens, gan otrs. Jūs esat vai nu grēcinieks, vai svētais. Un tas ir tas, kā es skatos uz sevi. Ja es esmu vēl grēcinieks, tad man ir vajadzīgs Jēzus upuris, lai es būtu glābts. Es pieņēmu Jēzus upuri, es esmu svētā. Jēzus pēc, ne tāpēc, ka es daru visu ļoti pareizi un ļoti labi. Jēzus samaksājis ir pilnu cenu par mani, lai es piederētu Dievam. Un viss, kas man ir, pieder Dievam. Un tas ir tas, ko Dievs par mums ir parūpējies. Ne mēs paši, ne tas, ko mēs varam sasniegt, vai tas, ko mēs darām, bet tas, ko Jēzus jau ir izdarījis. Un paldies Dievam par to. Paldies Dievam par šo stundu. Es pateicos Dievam par jums, kas klausās, jo tā ir zīme, ka jūs gribat atbrīvoties no lepnības, un mums visiem tur ir ko darīt. Mēs visi nav tādi cilvēki, kam šī lepnība tiešām būtu visa noņemta, ja cilvēks ticis galā ar to. Es ticu, ka mums daudziem tas ir tikai sākums, kad mēs uzzinām, kas ir lepnība un kā tā strādā pret mums. Mēs paši kādreiz iznīcinām savu dzīvi ar to, ka mēs nezinām, kas ir lepnība, ka mēs nezinām, kā Dievs skatās uz lepnību. Un paldies Dievam, kad mēs uzzinām, ka Svētais Gars mūs atklāja, mums būs katram ar ko strādāt. Un tas ir Dievs, kas to dara. Viņš grib mūs svētīt visās jomās, ne tikai vienā, visās. Un bieži vien tieši lepnība ir tā, kāpēc bloķētas ir atbildes uz lūgšanām, jo Sātans ir ielicis savu kāju, lai šī lepnība turpinās, bet Dieva vārds saka, ka Dievs stājas pretī lepnajiem. Un tāpēc mums visiem ir ko darīt. Un pateicos, ka klausījāties, tiekamies pēc nedēļas un turpinam. Visu labu!